Paķēra Ingu un Tričuku. Izblies pabraukāties bišķi, lai stīvums neienāk kaulos. Te izvizinājos ar visādām vietām meklēdams, laikam šo parku. Te ir asfaltēts celiņš apkārt, pa kur man tā kā būtu jāpabraukā. Bet es jau izblies pa visādiem citiem tur tālumiem, ceļiem gar tādu vienu baigi foršo sētu, kas izrādījās golfa laukums un milzīgs tā teritorija, kaut kāda tā kā senas pils vieta, tā viņi tur arī saucās. Domāju, cik žēl, ka man nav līdz kamera nav paņēmusies ar to vietu nofilmēt, bet izrādījās kamera bija tepat uz Vēdera Somiņā, bet tikai nepieliec šitajā te sirmajā vecajā galvā, jo paliek vietas arvien mazāk un mazāk. Kaut kādi baigie putni bļaustās te. Nevar saprast, varbūt tas strazdi. Es jau nesaprotu, bet dzied viņi 100% īru valodā. Dāži it kā ar viņiem pat senajā ķelti. Man arī šovakar jādzied. Te vietējie draudzē latvieši, Povaduģis, Brūklēna mācītājs. Arī man ticības ceļa sākotnes ievadītāja un tēva Roberta Feldmaņa perīgais vadītājs, mācītājs Uģis Brūklēna pavadīja kopu tēvu līdz pēdējiem brīdiem, kad jau viņš bija visam akls, un kā izrādījās, kā Uģis man pastāstīja, kad mēs esam kopā nesuši arī Katlkalnā uz pēdējo viņa adus vietu, Roberta Feldmaņa, esam nesuši zārciņu. Lūk, soļojiet pretīm mūžībai. Kaspar, ko tu te dari tagad? Es lakoju kokus, lakoju lapas. Diezgan daudz es nolakojos jau. Sākumā bija pavisam nespīdīgs. Noguru baigi, nolakoju līdz pašai augšai. Kaspar, ko tu vēl dari? Kā ko dari? Es vingroju pašlaik, stēpos. Tas ir mans vingrojamais beņķis, baigi druknais. Šos ir drukno īru beņķis, jo kā var pavērot labā dzīve, daudziem liek arī kļūt druknākiem šajā valstī. Druknums ir labklājības pazīme. Dzīvojiet zaļi, īrija ir zaļā zeme. Arī Latvija kādreiz bija par druknumu. Tikai pēc tam ir jāskrien visādiem šitādiem parkiem, jāģogo, jāmizo. Es nezinu, es redzu to tanti. Redzam, laikam mēs visi. Jā, tad jāģogo šitā, te jāsteigā. Jādomā, ka vēl ātrāk iesvīst, kad tas druknums pazinātos. Otrs variants jau rādīt, tas ir lakot kokus. Brauc un domāju, mīnu, domāju. Kaut kā īrijā arī 90. gados tāds uzplaukums sākās, kā visi šiem te pārvērties. Kaut kāds lidenis lido. Es domāju, mums taču arī it kā uzplaukums sākās 90. Kas mēs pa tādiem nolēmtajiem, tādu nolēmto zemi, valsts savējos piekāši, atmodi, savējie pie varas, viss tiek iztirgots, izpārdots, izpostīts, un nevar beigt vien pārdalīt arī šodien kaut ko, pievāc, ko nepievāc rietumu virzienā, tad tagad pievāks austrumu virzienā. Kaut kāds vāks. Tikmēr lēnā garā cilvēki šeit šūpina savus bērnus, atpūšās, citi staigā, dzen no slieko svaru, dzīvojās.
Mierīgi sasveicināmies. Kā es viņus te visus pazīstu. Te nevienu nepazīst vispār neko. Pats te maldos pirmo reizi. Kāpēc? Jautājums. Tāpēc, ka krustcelēs. Tāpēc, ka mēs starp tādām impērijām jau tradicionāli saspiest dzīvojam. Nevar saprast. Man liekas, tas kaut kur sēž mūsos pašās. Mūsu pašu cilvēkos. Kaut kādi vergi nepelnīti ātri tiek padarīti par dišciltīgiem, kaut kādi kombinātnes sekretāri kļūst par grāfiem un piedodiet par izteicienu sadirži latviešiem visus tautiskos rakstus. Un tagad atrodos miera ostā, lai kā, bet tomēr miera. Bet pat pieneņu pūklēnām aizlidoja kaut kā savādāk. Kapos vienmēr ir pavisam cits stāsts gaisā. Kapi stāsts par jau citu pusi, kurā ir pārcēlušies cilvēki. Un turpina dzīvot, protams, mūžīgi. Kā kuram tur iet, nezinu. Bet šī ir episkopālā baznīca, kurā dievkalpojumi notiek jau ļoti sen. Taču pēdējā laikā tikai vienreiz nedēļā 10:00 no rīta. Anglikāņu episkopālā baznīca. Tā nejauši pavisam minu un ieminu šajā vietā. Mini arī tu, kas var izglābt tavu dvēseli.